Yeah. Sveiciens 16. martā. Leģiona atceras piemiņas dienā. 16. marts, 26. gads. Pēcpusdiena. Saldūro. Degvielas uzpildes stacija. Šodien labs, smags treniņš. Dešinieki nobriež pa smago trasi. Tur kaut kāds kilometrs sanāk. Smilšaņas ceļš, riktīgi pa smiltīm pēc izžūs visu, riktīgi pa smiltīm dabūt skriest. Un tas, ka vēl, kad kalns tur uz leju, pēc tam jau uz augšu diezgan tāds, tieši atpakaļ jau pēdējie kilometri, un tev uz augšu jāskrien riktīgi. Tā, pasmag gāja, bet noskrēja. Laiks arī ideāls, vienkārši pavasaris, vasara. Latvijā vasara, man pavasaris. Vēl, pastāstīt pagājušajā nedēļā, kur jūs bija. Tad tu nofilmēji to, tad tu filmēji, atbrauc uz veikalu, un veikalā benzīna tā kā nopirkt cigaretu tabaku, pēc jāmaksā. Man viņa prasa karti vai naudu, un satura maku, un skatos, bļāviens. Es pirms tam benzīna tā kā iepriekšējā, kad bija, tad arī ar karti samaksāju. Atveru. Skatos, man nav karti, un es automātiski viņai uzreiz ar naudu, cik maksāt. Un tā, tu samaksāju, un tā, kur tā karti? Es skatos, nav. Jop, cik razīgi. Es saprotu, ka pie benzīna tanka, ka tur visticamāk ir izkritas un bilējums priekšā. Ko darīt? Vai braukt atpakaļ uz benzīna tanka skatīties, vai braukt uzreiz uz banku, bloķēt. Ja man tur sanāk pusceļš, apmēram vienalga, vai pusē, vai atbraukt atpakaļ un skatīties, un pēc tam braukt uz banku, vai pataisnot uz banku. Es nolēmu, vai nav ko, jābrauc pataisnot uz banku. Aizbrauc, un tur vispār tur sākās šķirt. Es saku, man kartu nobūtēt, dodu savu ID kartu. Un es sistēma neņem pretī pasi vajag. Bļāviens. Es saku, man mājās kāda pasi. Un vēl tur kaut kāds dokuments mistiskos. Es, protams, viņi saka, nē, es saku, nav, pagaid, vai, cik ilgi jūs strādājat, es būtu pēc pusstundas būšu. Es brauc, domāju, pēc jūs jau ņemšu to banku, atteikšos no šitādas bankas. Viņi vēl iedeva man, viņa telefonu numuru iedeva, kur zvanīt un tur nobūties. Es domāju, ja kas vai kāds tad labi iedos priekšnieks sievai, lai zvana, lai runā un lai nobūtie man kartu. Un brauc mājās un domāju, pie benzīna tanka, vēlreiz jāiebrauc, jāapskatās. Var būt tomēr, kā pie galda tur var būt tās, vai arī varbūt kāds būs ienesis iekšā. Un ko jūs domājat? Ieeju, un domāju, labi, neskrīšos iešu taisni iekšā paprasīt, un tā jau smaidi, es jau sapratu, kad ir. Es jau, cik zolīgi cilvēki šeit dzīvo. Lai gan man rēķina kartē ir aktivizēts tas bezmaksas, ne bezmaksas, bet kā viņš skaitās maksājums, ka tur 20 limits, laikam 20 eiro bija dienā, kad var maksāt, nespiežot pinkodu, tikai kartu pielietot. Neko. Viņa teica, ja patās ārā bija atradis, kaut kāds klients bija, ko stāvējuši vai pīpējis, ko man tur patās ārpus pie durvīm mētājās no kartu. Vienas zolīdi iekšā. Nav jātais, nav jāšķirējās. Tālūk. Labi. Visi tādi man piedzīvojumi. Dosimies tālāk. Vispagaidām.